Esiet sveicināti! Mūsu raidījumos jau esam stāstījuši, ka Latvijā tiek būvēts dzelzceļa manevru un maģistrālās lokomotīvas, bet, kā izrādās, kravas vagoni mūsu zemē nav būvēti kopš pirmās brīvvalsts laikiem. Bet pēc 75 gadiem Latvijā ir tapis pašu projektēts un pašu būvēts kravas vagons. Uzņēmuma RVU Baltija un LZ ritošā sastāva servises kopīgi uzbūvētie kravas vagoni ir tapuši Daugavpilī, kur izveidota nopietna remonta un tagad arī vagonu būves infrastruktūra. Tā ražotne izskatījās pirms nepilna gada, kad vēl nekas neliecināja, ka šajās neizmantotajās telpās varētu kaut ko būvēt. Tagad darbs pie jaunu vagonu būves var sākties. Естественно, мы это сделали, показав, что мы с минимальными затратами, с хорошим качеством можем это сделать. Конечно, мы надеемся, что этот вагон успешно пройдет сертификацию, успешно пройдет испытания и достойно займет свое место на пространстве 15-20. В принципе, на сегодняшний день конструкторское бюро в состоянии по заказу разработать любой тип вагона. На разработку может уйти от 3 месяцев до полугода. Все будет зависеть, конечно, от самого заказчика, что он хочет. Viens no būtiskākajiem iemesliem, kas bija par pamatu šādas ražotnes izveidei, ir tas, ka Sijā LZ Cargo vagonu parks ir novecojis, un vagonu plānveida nomaiņa ir paredzēta uzņēmuma attīstības plānā. Vēl jāpiezīmē, ka Ukrainā ražotie kravas vagoni, kas pirms pāris gadiem nonāca LZ Cargo rīcībā, bija bieži viesi ritošā sastāva servisa rūpnīcā kvalitātes problēmu dēļ. Mēs esam pirmi Eiropā uz 15-20 mm platumā, kur sākam ražot paši ražot dzelzceļa vagonī. Vagonus biznesa ir vajadzēja tranzītu biznesam, mūsu Latvijā arī. Un mēs Latvijas dzelzceļa LZ Cargo mūsu meitas uzņēmums katru gadu pirkā pa 335 vagoni. 70% no vērtības paliek šeit Latvijā. Mēs nepirkam vagoni ārzemē. Man ļoti lepnums par to, ka mūsu cilvēki varēja sakontrolēt, izdarīt un jūs redzat gatavs rezultāts. Varam nešaubīties, ka jaunie vagoni izies nepieciešamo sertifikāciju un jau pavisam drīz Latvijā būvētos kravas vagonus redzēsim darbībā. Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību Latvijā, tāpat kā citās Eiropas valstīs, tiek strādāts daudzos virzienos. Naudas sodi, informatīvās kampaņas un, protams, sodu punktu sistēma. Tagad agresīvākajiem braucējiem tiek dot iespēja apmeklēt arī psihologu. Tiem vadītājiem, kuriem ir reģistrēti šie 8 pārkāpumu uzskaites punkti, CSDD skatās, kāda veida pārkāpumus viņi ir izdarījuši un par ko šie punkti ir reģistrēti. Uz šīm psihologu korekcijas grupām dodās tie vadītāji, kuru pārkāpumi ir saistīti ar agresīvu braukšanu. Tomēr jārēķinās ar to, ka gadījumā, ja viņš nolēma neapmeklēt šīs korekcijas grupas, tad viņiem vēl papildus tiks pieskaitīti 2 pārkāpumu uzskaites punkti. Gadījumā, ja šīs korekcijas grupas tiek apmeklētas, tad attiecīgi 2 punkti tiek noņemti nost. Un kopējais atvēlētais laiks, kurā ir jāiekļaujās un jāapmeklē šīs korekcijas grupas, ir pusgads, skaitot no tā brīža, kad no CSDD ir saņemts paziņojums. Pirmās braukšanas korekcijas grupu nodarbības ir jau sākušās, tādēļ būtu interesanti uzzināt, kas tad īsti notiek šajās nodarbībās. Tās nav lekcijas, tās ir tādas interaktīvas grupu nodarbības, kad katrā nodarbībā tiek iedota ievirze, par ko mēs runājam. Ir nodarbības, kurās tiek sniegts arī tāda vienkāršota teorija, un tad mēs mēģinām to visu savilkt kopā ar uzvedību uz ceļa. Un, ja cilvēks pēc šīm 4 nodarbībām ir mazliet vairāk apzinājies, kā viņš brauc un kādēļ viņš brauc tieši tā, tad tas jau ir ļoti, ļoti daudz. Un tas arī īstenībā ir tas, ko cilvēki atzīmē, ka es kļūstu vērīgāks. Spriežot pēc pieaugušā ceļu satiksmes negadījumu skaita arī ar letāliem iznākumiem, tā vien liekas, ka darbs ar psihologu būtu nepieciešams krietni lielākam skaitam autovadītāju. Bet, ja izdosies mainīt attieksmi kaut vai nelielai agresīvo braucēju daļai, tas būs jau liels ieguvums. Šogad no visām Latvijas ostām visstabilākos un iespaidīgākos rezultātus uzrāda Rīgas osta. Pirmajos 10 mēnešos tā ir spējusi palielināt savu pārkrauto kravu apjomu par 14%. Tādējādi jau ir pārkrauti 33,6 miljoni tonu kravu, kas ir pārliecinoši labākais gads Rīgas ostas vēsturē.
Būtiski atzīmēt, ka kāpumu izdevies sasniegt visās kravu kategorijās. Beramkravas pārkrautas par 9% vairāk, lejamkravu apjomi pieauguši pat par 36%, bet ģenerālkravu par 5,9%. Tas rāda to, ka pat pie šīs politiskās polemikas Rīgas osta šodien ir un paliek lielākā osta Baltijas reģionā, gan pēc pārkrauto kravu apjomu, gan arī pēc tirgus daļas. Es domāju, ka tas lielā mērā ir saistīts tiešām ar tiem infrastruktūras ieguldījumiem, ar to, ka tiek veikta padziļināšanas darba, ar to, ka mēs spējam apkalpot lielos kuģus. Pasažieru pārvadājumi samazinās gan par 9%, jo no augusta mēneša ir tikai viens mūsu kuģis, kas staigā uz Stokholmu, nav vairs divi. Man bija pašam tikšanās ar Tallinn Link vadību, un no marta vidus nākošais gads atjaunojas 2 kuģu grafiku. Šis jau iestrādātais maršruts nodrošināja ļoti lielu daļu pasažieru, kā arī apkalpoja ļoti daudz kravas. Ja līdz gada beigām Rīgas brīvostei izdosies noturēt uzņemto tempu, tad pavisam noteikti jau šobrīd var prognozēt, šis gads ieies vēsturē kā rekordgads. To arī novēlam. Visu labu!